Sākās kaut kad pamatskolā, visa vaina televizorā. Es redzēju pārraidi par varoni sarkancelā darbā. Viņš mācēja rapo pa sienām, lidot šaut un lēkāt caurām dienām. Un kopš tā mirkļa es nezinu vairs, kur likties, man negribas neko, izņemot to vienīgo. Es gribu būt Spider-Mans, es gribu būt Spider-Mans un rāpo pa sienām, lidot apkārt caurām dienām. Es gribu būt Spider-Mans. Es dzīvotu slavā un godā tā kā varoņi televizorā un cīnītos pret ļaunu, protams, tikai tad, ja tie nodarītu kaut ko. Man būtu meitene blakām ar visām modeles darba dotībām, bet tas tā nav un... Ko? Bet tas tā nav, tas tagad tikai manas fantāzijas grau realitātei rauj. Knīt papieru šauj, esmu pilsētas sēns, brīžam drusku lēns. Ja mani sapņi piepildītos, būtu Spider-Mans. Dzīvo slavā godā kā varien televizorā, lākāt varien bolsā, visu dzīvi būtu rozā. Pie sāniem būtu žiep, nebūtu jānocen riepa. Man draudzene būtu viena, visas slaidas kā viena. Bet ko tad vēsties, un man gan patīk meitenēs, lai gan pa siem nemāk rāpties es. Man ne tikai izcēloties scenārijas kaujām un ar modeļu skuķiem mīlas ainām. Šauto sauli Ņujorkā jāspīlētā tarpa, raudzīgi, lai mies valdīt manas vaktas laikā, kas sievietes tā vīrieši mani varētu saskatīt. Augsts debesīs! Augsts debesīs, jā! Dzīve tad būtu medus maize nekad, un mūžam nenāktos vairs visu laiku. Darbs, aizmirst par tādu, supervarons gal galā maksāja par tādu. Es gribēju teikt, ka vienši doma nepamet man vienu. Es gribēju būt Spider-Mans kaut uz vienu dienu. Es nezinu vairs, kur